Viss sākās ar to, ka valdības slepenie dienesti sajūt sevi aicinājumu doties kosmosā. Viņi izvēlējās attiecīgu planētu, veic sagatavošanās darbus un pēc īpašām metodēm atlasīt 10 cilvēkus, kas dosies ekspedīcijā. Šī dziesma ir par viņiem. Pirmais uz atmodu atvērs modas veids, bankrots tagad stroja kā palīgdarbs veids. Nākamais viņa kolēģis, pēc skata Geits, izbijis cietumnieks, padom laikā mūķējis seifs. Trešais ar cību nogruzījies leids, viņš dievu lūdz par to, lai loterijā sveic. Ceturtais visjaunākais, uzkurīs puišels veids, aizgār laika pirms gada rātais leidi meit. Galvenais mātei nevajag teikt, piektais repers, pakluso klausās Red Hot Chili Peppers. Visu dzīvi dzers svin, nekad nav dzirdējis Led Zeppelin. Sestajam respesī tādu, viņš no ģitāris sesīs tikko bīksēs āds. Atbrauc uz pārunām, jo parādā bija kādam. Septīto savu tulds, viņam nepatīk, kad blakus kurī bieži mult. Lādējis par to, ka nepabeidz toreiz turību. Viss veicens ir stulds, pasauli pielīdzina būrim, kas smird pēc urīm. Apkur tik dārgu un tik sūdīgi kurim. Astotais, kad nāk, tad viss ir. Visi tie, kas nav ar viņu sukā, bļām smird. Devītajam izkastēs ir virtū, dēļ puslitra pudeles spirt. Viņš būtu gatavs mirt. Pēdējais tāds rozā, krēklā, raitā, veceņ gaitā. Vai tad tāda arī skaitās? Un tad es viņiem jautāju, kāpēc viņš? Un viņi atbildēja, ko lai mēs izdarām? Likums nosaka, ka katrā šovā jābūt vismaz pa vienam pīdarām. Es uzrakstīšu garlaicīgu dziesmu, svēro kā tu miedz. Pēc tam tu modīsies kā vecs sajukuši kosmonauti, kas baidoties no kliedz. Es uzrakstīšu garlaicīgu dziesmu, svēro kā tu miedz. Pēc tam tu modīsies kā vecs sajukuši kosmonauti, kas baidoties no kliedz. Pēc pāris gadiem, kad kosmos kuģis jau bija sen izgājis no Zemes orbīta un valdības eksperiments izgāzies, atstājot 10 kosmonautus likteņu un nolemtības rokās. 10 kosmonauti bija tikko sākuši aptvert redzēto. Šie pāris gadi likās kā pāris sekundes. Tie nebija zirgi, tikai poniji. Ulds pēkšņi uzrunāja Toniju, kas nebija analogijas, ko tikko norīja atbildēja Tonijs. Un lai jautrāk novelc arī skafandru, viņš teica ūdeni skatoties uz Aleksandru, kas bija pilnībā iegrims sevi blakus Adriānam, kas turpināja medīt zvaigznājus, it kā nekas nebūtu bijis. Un to, ko redzēja, viss nemaz nebūtu pamanīts. Pietiek, ierunājās Haralds, mums vajag rīcības plānu. Pauls turpināja klusēt, sapņojot par sievu Lijām, ko atstājis mājās. Ko pie vēl mēs tikko redzējām, Konstantīns ierunājās satrauktā torī. Ulds turpināja meklēt, ko norīt, pa virsu jau norītajam. Es tiku līdz ponijam 7. Viņš lielījās, bet neviens neklausījās, jo atkal parādījās. Labāk nezināt, kā zināt, labāk nemosties, kā mosties, neturpināt. Kur gan dos, nu nepadoties, Tom, vai tu vēl te? Toms jau gandrīz mirs, paskaties uz Sašu. Viņš nākamais to var teikt par tevi pašu, Harald, Tonī mutis salalt. Pietiek, ka jau Ulds apskaties uz Adriānu un Paulu paskaties. Par Oskaru nerunājot, tāpat par Gundu. Mēs te visu valdības stumdi, strīdēties bezjēdzīgi, tāpat kā skumdi par zemi. Mums to neredzēt, klusums iestājās un sākas atcerēt jaunu lidojumu kursu. Titāns sirēns vai harmonija Merkūrija alās. Likteņu domas dalās, nekur jau nepazudīs visu un planētas tālās. Es uzrakstīšu garlaicīgu dziesmu, svēro kā tu miedz. Pēc tam tu modīsies kā vecs sajukuši kosmonauti, kas baidoties no kliedz. Es uzrakstīšu garlaicīgu dziesmu, svēro kā tu miedz. Pēc tam tu modīsies kā vecs sajukuši kosmonauti, kas baidoties no kliedz. Jaunieši, es pilnīgi esmu degradējis šo dziesmu. Varēju ierakstīt normālu dziesmu par kosmonautiem, bet jūs pilnībā degradējāt šo dziesmu.